vienkārši apsēdies un paturiet viens otram roku, jo brīžam klusums var daudz ko vairāk pateikt nekā izrunāšanās. Tas tā pietrūks pāriem attiecībās, ka vienkārši viens otram var apsēties pretī un paskatīties acīs. Viņi parasti visi raud. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Esiet sveicināti, Randiņš ar Rūdi klausītāji. Ir pagājusi neliela pauzīte. Es, man liekas, vienā no iepriekšējām epizodēm teicu, ka es neiešu pauzē, bet kaut kā tā sanāca. Piedosiet man, ļoti ceru. Un šodien es esmu atpakaļ, un mums ir viesis. Varbūt nedaudz tāds negaidīts viesis jums varētu būt, bet tad jau redzēsim. Es ceru, ka mums izvērtīsies ļoti interesants saruna. Šodien pie manis ciemos Uģis Kuģis. Sveiks, Uģi! Labdien, Rūdi! Paldies, ka piekriti. Ja kāds nezin, tad Uģis ir vēdiskais filozofs, attiecību konsultants, garīgais mentors. Es varētu vēl daudz un daudz, bet to es paņēmu no tava Instagram bio, un tieši tā es arī tagad nolasīju to. Tā kā iespējams, ka tu... Būs, ok. Jā, iespējams, ka tu vari arī vēl noprecizēt, bet es domāju, ka tu arī noteikti varētu teikt, ka esi Latvijā slavenākais krišnīts. To baigi grūti teikt, zin kā, Rūdi, cik tu krišnītis vēl pazīst? Tevi. Tas nozīmē, ka man ļoti viegli būt slavenākam, Jā. Bet tu viskaļāk par to runā. Vismaz tādā ziņā, ka es vismaz esmu dzirdējis, kas tas vispār ir. Tā minimāli vismaz man ir kaut kāda izpratne par to. Un esmu arī uz ielas tevi saticis. Tā kā jā. To es saprotu, ka tā ir tāda jūsu ikdiena, iet pa ielu un mēģināt tālāk nodot to savu domu un filozofiju cilvēkiem. Es nedomāju, vai tas ir tieši mums specifiski, bet tas ir, man ļoti pašam patīk iela, tāpēc, kad es pats varbūt televīzijā strādāju vai kaut ko vēl, man liekas, tas viss tik neīsts un tik brīžam neinteresants ir, kad iela tas ir labākais tavs pārbaudījums, jo nevis tev atpazīst, nevis tev zina, un tur ir ļoti ātri jārēģē ar kodam noteiktām lietām, tāpēc, man liekas, iela ir labākā psiholoģijas skola, kā izprast cilvēku 2-3 sekundēs, tev jāsaprot un jānolas viņš. Man iela ļoti patīk tur dzīvot, izplatīt grāmatas, dziedāt, ar cilvēkiem komunicēt, baigi palīdz starp citu dzīvē. Un ko tu esi iemācījies no ielas? Nebaidīties, pēc, ka mēs visi esam cilvēki. Jā. Un ja kāds uz ielas tevīm bļauj, nevajag tu uzsver personīgi. Vienkārši pajautāt, to kaut kas šodien notikās bēdīgs, viņš saka, jā, darbā vai kaut kas. Vispār viņš uz tevīm nevis bļauj, bet viņš bļauj uz kādu, uz ko viņš nevar izbļauties, uz priekšnieku, uz valsti, uz vidu, uz sievu, uz bērniem. Viņš vienkārši izbļauj uz maniem, es biju tas, kas viņam ceļā trāpījās. Ļoti interesanta pieredze. Un tiešām nav bijušas situācijas, kad bļauj konkrēti uz tevīm? Man ne tikai bļauj, man ir nāc centušos nodurt, nošaut uz ielas, tā kā tas nav tik viegli tikai bļaut. Bļaut tas ir tā ierasta lieta. Bļaut, tu esi gejs, tu esi sātanām pakalnies, tu esi smalda, reliģija, Uģis, Kuģis, lohs, tas ir okei. Tas tā tu man nepārsteigs, bet, kad izvelk to pistoli, pieliek pie galvas, vai to nāc cenšās sadurt, tas ir interesantāk. Tas tā vairs nav tāda romantika uz ielas, tā ir tāds thrillers ir. Ok, un kā tu tiec ārā no tādiem thrilleriem? Zini, kā es pat necenšos tikt ārā, cenšos vērot, kā man prāts strādā. Es esmu, diezgan 20 gadus jau vairāk ņemos par tādu garīgo pašpilnveidošanos, un es vienmēr cenšos saskatīties katru soli kaut kā dieva pirkstu, ko viņš man māca. Tāpēc tas vienmēr ļoti interesanti ir pavērot, kā to prāts rēģē, kā tu rēģē, vai tu biji gatavs nomirt šajā mirklī. Tu biji gatavs lūgties Dievam, vai tu bļauj policijā, tur, es nezinu, mammu, tur vai kaut ko vēl, bet kam tu pieslēdzies tādās bīstamos mirkļos, ja tu nezini, kas būs, ko viņš izvilks. Nezinu, cilvēks tur, es viņu iedošu naudu, viņš izvelka nāzu un zlarks man duru, man jāizvairās ir. Un es no kurienes parādās policijas tur un vienkārši savāc. Man neliek uzrakstīt, neko vienkārši savāc, atvainojos, mēs viņu paņemsim un aiziet prom, es tā, labi, Dievs, ok, interesanti. Jā, interesants tādās pieredzes uz ielas ir bijušas, un tā diezgan jaudīgi mēs šito iesākām. Par tavām varbūt attiecībām un vispār to, kā tu raugies uz mentālo veselību.
Jo tas arī, man liekas, tas ir šī podkāsta tāds pamatjautājums. Mēs skatāmies attiecības no mentālās veselības viedokļa un arī otrādāk. Jo bieži vien, kā to, ko mēs domājam vai to, ko mēs jūtam, vai ka mums kaut kas līdz galam nav daudz, ko ietekmē tieši tās attiecības. Vienalga, tās var būt attiecības ar partneri, ar saviem vecākiem, ar skolas biedriem un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un jā, tāpēc es gribēju tev jautāt, vai tu pats esi kaut kad saskāries ar kaut kādām mentālās veselības grūtībām savā dzīvē, kad ir slikti? Es domāju, ka mēs saviem diviem jānovienojas, ko mēs saprotam ar mentāls. Jo savādāk sanāk tā mentāls nozīmē kaut kas ar prātu saistīts, prāta problēmas. Vai mēs runājam par psiholoģiskām problēmām dziļākais, jo parāda viens cilvēku, kuram nav prāta problēmas. Visiem ir mentāls, bet mēs skatāmies psihiski reāli, ka tur ir ārsti atzīts, vai cilvēks ir neadekvāti uzvedās. Tas ir kaut kas smagāks. Mēs runājam par prāta problēmām, vienkāršā līmenī cilvēciskā, mēs nerunājam tur par tvaikīlas gadījumiem vai par kaut ko vēl, tad mentāls problēmas, mēs novienojamies, ka mentāls tas ir prāta problēmas kaut kādas, ka tev ir grūti, tev tur būt distonija kaut kāda veģetīvā, tur būt depresija kaut kāda, trauksmes kaut kādas, kas mūsdienās, man liekas, ir katram otram, un tas ir, ja tu nezini, ko teikt, saka, tev veģetīvā distonija, un tad tev būs miers uzreiz, ja man ir depresija, jo es negribu strādāt. Vispārējais, kā man draugs saka, kāpēc viņš tur Dānijā, viņš tāds sliņas, man no hipija laikiem, viņš, ka es nestrādāju Dānijā, man es teiktu depresija. Un es vienkārši negribu strādāt, un es varu, ka man ir depresija un viss, jo viņi ir grūti nomērīt un noteikti līdz galam. Bet tas, ka, man liekas, katram cilvēkam mentālās problēmas, tas ir pilnīgi normāli. Tāpēc, kad iedomāties vienu lietu cilvēkam, ja cilvēkam nebūtu problēmas, ko viņš darītu? Slinkotu. Viņš izdomā problēmas. Jā. Tāpēc cilvēks, viņš nemāk dzīvo bez problēmām, un prāts ir tas, kas rada problēmas, jo mūsdienas sabiedrība, mūsdienas šī vide, kurā mēs dzīvojam, viņi pat neļauj cilvēkam atrisināt un apstāties un apdomāt dzīvi. Viņš ir tādā režīmā ieslēdz download, upload, jauno iPhone, jauno mašīnu, jaunās drēbes, jaunais stils. Viņam pat nav laiks apstāties. Tāpēc man ļoti patīk šis salīdzinājums ar Budas stāstu. Ļoti fantastisks stāsts. Reiz Buda aizgāja uz mežu, kur dzīvoja beigās slepko, un tur apkārt bija noliks sargi, lai neviens neiet iekšā. Jo viņi nevarēja īsti noķert, viņš mežā dzīvoja milzīgā. Un Buda iegāja pa spītajā mežā iekšā. Un šiet un pēkšņi tas slepko bļau apstājies. Un Buda turpiniet. Viņš apstājies, kam es teicu. Viņš turpiniet. Un pēkšņi vienā mirklī viņš pielic viņam priekšā, viņš, ka es tev teicu apstājies. Buda paskatījās uz viņu un teica, es jau sen esmu apstājies. Kad tu apstāsies? Tas ir prāta spēks, ir baigi grūti apstāties. Tāpēc mentāli cilvēks, kuram ir prāta problēmas, viņš nemāk apstāties un novērtēt, kur viņš atrodas. Viņam vienkārši sabiedrība neļauj. Pamēģini apstāties, tev ir kredīts, katru mēnesi jāmaksā. Tu proti apstāties? Es mācījos, es pateikšu, ka es protu apstāties, es samelošu, bet es māku novērot un pateikt, ka tas man der vai nedara. Jo man ir kaut kādas vērtības skals, pēc kuras es dzīvoju, kuras vairs neļauj manipulēt ar savām darbībām, ar valsts kodām darbībām vai apkārtējo cilvēku. Tas gan. Kas ir tās vērtības, kas tajā skalā tev ir? Augstākā vērtība, man liekas, man patīk, kā Kauds Gustavs Jungs teica vienā grāmatā, viņš teica ļoti interesanti, viņš teica, tev dzīvē var būt ļoti daudz nulles, bet tu nulēm nepieliec priekšā vieninieku, tad tām nulēm vairs nav vērtības. Ja cilvēkam dzīvē nav vērtība, kāpēc viņš dzīvo, ja viņam nav jēgas, augstāks jēgas, tad viņš dzīvi aizpild. Viņš palēkā, tur piedzerās, tur pabauda meitenes, tur pēd, iet gulēt. Kā vairuma cilvēku no rīta pamostās, viņi pamostās pēd un domā, ko pusdienās ēdīs. Pēd pusdienas, domā, ko vakariņās ēdīs. Un viss dzīve tā paiet. Vai piekdienas sestdien piedzerties, jābūt ar augstākā jēgai. Es viņu noteikti citam nevaru. Tas ir pašam jāatrod. Kādēļ tu dzīvo? Jo tas būs tas, kas tev motivēs un dos tev entuziasmu iet uz priekšu dzīvē. Es palasīju tādas intervijas ar tevi. Es tā nedaudz pagatavojos. Es arī cenšos pirms epizodēm šo to aplūkot. Un tu tieši biji minējis par attiecībām, kad attiecības arī ir jāveido, lai tā kā saprast, kas ir tā dzīves jēga. Un tu arī esi attiecībās. Starp citu, cik ilgi jau tu esi attiecībās ar savu sievu? 8. gads. 8. Tad tas varbūt tik... Tas vispār no patās. Jā, tas ir tā kā no patās, jā. Un tu esi sapratis, kas ir tā dzīves jēga pa šiem 8 gadiem? Zini, kā dzīves jēga nav jāmeklē attiecībās. Dzīves jēga nav jāmeklē otrā personā. Tāpēc ir tas veidiskais skatījums, kas man ļoti uzrunāja, kas man attiecību modelī ļoti patikās. Man patikās šis skats, kad vīrietis skatās uz Dievu, seko Dievam, sieva seko vīram un bērni seko mātei.
bet viņi skatās vienā virzienā. Bet katram ir jāsako savai hierarhijai. Tāpēc mēs ar sievu nemeklējam viens otrā dzīves jēgu, mēs skatāmies vienā virzienā. Un tev jāsteig, ka blakus partneris, kas skatās tieši tādā pašā virzienā, kur tu, mums tas ir Dievs. Citiem tas ir Mercedes, citiem tas ir apaļāks dupis, lielāka pupi, tur vairāk naudas. Tas ir, ko jūs noliekat centrā, uz ko es skaties kopā. Un šim mērķim jābūt ir ļoti augstam un ļoti ilgam. Tas nevar būt tāds, nākamgad izdarāms. Jo ko pēc tam darīsiet? Pirksim jaunu Mercedes. Nu, pagaid, pēc tam vēl. Un tāpēc tas ir cilvēki, kad viņi apstājās. Jo materiālisms nevienu cilvēku nav piepildījis. Tad jau viss bagāti cilvēki būtu nenormāli laimīgi, bet diemžēl tā nav. Tam es varu piekrist, jā. Nu, labi, bet kā jūs sapratāt to, ka jūs varat veidot šīs attiecības? Zikais, mēs vairāk sapratu, ka es viņus varu veidot, bet es biju pamatīgi vīlies attiecībās. Man vilšanās pieredze bija tik liela, man liekas, nevis liela, ka man bija ļoti daudz sievietes, bet kas iznāca ārā no klostera, es sapratu, ka man ir kaut kādas vēlmes uz ģimenes attiecību veidošanu. Es sapratu, ka es viņas nemāku veidot, jo pirmās 2 attiecības, principā, es izgāzos viņās, jo es pret sievieti izturējos kā mūks. Es teicu, pēc kam kaut kas vajadzīgs, mēs pārtiekam no Dieva, ko dusū, tas būs labi, un dzīvojam, principā, kā askēti. Un tad, kad es satiku savu sievu tagadējos, pirms tam skotēm pateicu, viss es kramē perkals, es dodos uz Indiju. Es saku, man nesanāk attiecībās ar sievietēm, grūti ir. Viņš man aizsūtīja mācīties. Mācīties kopā ar skolā Indijā ar bērniem, kas mācās, kas ir sieviete, kas ir sieva, kas ir māte zeme, kas ir cilvēki, lai vienkārši saprasīs savstarpējās attiecības. Vispār kā esence. Jo attiecības ar sievieti nav jāmācās, attiecības vispār kā struktūra ir jāmācās. Ne tikai ar vīrietim, sievietēm, bet ar visu, kas tev apkārt dots ir. Un tas man ļoti palīdzēja saprast. Un agrios apakaļ skotēm saku, izskās, kas varētu būt gatavs. Un viņš šāds saka, reku, tavs sieva būs. Viss. Tas viss notika tā. Kā vēl savādāk? Kā vēl savādāk domā, kad mēs esam kādreiz izdarījuši labas izvēles atšķirībā par pretējo dzimumu attiecībās. Parasti mēs esam izgāzušies. Bet, kad tu paliec vecāks, tu saproti vairs, kad ar acīm nav jāmīl, ar ausīm nav jāmīl. Jāatrod cilvēku, ko tu skaties vienā virzienā, un kā man es gudrs cilvēks teica, mans draugs pateica, jāatrod ir tāda sieviete, ko tu kad viņi tev runā, tu viņu var paciest, ļoti ilgi paciest. Nevis tā, ka tu uzsprāgs, ka tev kaitināk un runā kā viņus, bet tu viņu var paciest, tev ir tā skala iekšā tāds termometrs vai kaut kāds tāds rādītājs, ka tu viņu var paciest, ka tev viņi nesit pārāk uz masu. Labi, bet var jau arī Tinderī iepazīties. Kāpēc ne? Vienkārši Tinderī maza problēma ir, man pašam vienkārši pieredze, tā, ka es ļoti daudz attiecības esmu izprecinājis, salicis kopā, man pat iepazīšanās skola ir, kur es lieku kopā, bet garīgos cilvēkus, un tādas ar vērtībām kaut kādas, nevis Tinderis, kaut kādas tur krānamons vai kaut kādas maukurs, piedari pa vārdiem. Bet Tinders, viņam nav nekāda problēma, tikai problēma, ka tur nav dzīves satikšanās. Jo problēma ir Tinders, tas ir, tu uztaisi savu tēlu kaut kādu. Un te ir tā milzīgā vilšanās, tāpēc, ka Tinder ir tā, kad sieviete sarakstās ar vīrieti, viņš saka, jā, es esmu attiecībās, mēs šķiramies, viņš sēž toaletē, viņam sieva taisa un bērns spēlējās apkārt, es viņu šķiršos no viņas, mums būs jaunas attiecības. Tur laika ir mānīšanās. Pārsvarā Tinder tā ir grūta vide, bet pagaidām sabiedrība labāk, ka nevar piedāvāt cilvēkiem. Tagad, jā, protams, bet tajā pašā laikā, ir arī pāri, kas tajā Tinderī rodas, un tu minēji par to skatīties vienā virzienā, tas ir tāds galvenais, bet mīlestība, jūtas. Kas ir mīlestība? Kas ir jūtas? Kaut kas, ko mēs varbūt nevaram pateikt ar vārdiem. Paskaties, katrs cilvēks vienojas. Cilvēki iet uz baznīcu un saka līdz nāmu, šķirs, ja to tā mīl, cik reiz to es zvērēju savai draudzenēm, ka tu viņas mīlēs līdz mūža galam. Olala, kaut kā nesanāca. Tas nozīmē, ka vārdiem vairs nav spēks. Es varbūt nezinu, bet Rūdim tiešām ir viena mīlestība, kuram viena cilvēkam viņš teica, ka viņi mīl ir. Tā ir, Bijuši vairākas. Bija, redzi, bet sapņi kādi bija? Nē, protams, sapņi bija. Tu redzēji, kāda notikās, un dzīve notiekās tā, ka, ja tu mīli, var pārtraukt mīlēt par mātu, var pārtraukt mīlēt bērnu. Es vairs nemīlu, es atradīšu citu bērnu. Tas nozīmē, ka tā mīlestība starp vīrieti un sievieti, viņa ir pārējoša. Izrādās. Ir arī mātes, kas izturās un... Es runāju par mātēm, nevis kas tēlo mātes. Labi. Te ir viens māte, nozīmē, ka viņa rūpējās par bērnu, bet tā, kas ir netīšā, viņai piedzima, viņa nespēj, kur viņa atrodas. Tas ir cits stāsts. To mēs nesaucam par māti, bet pat ar iznēsētājiem, donoru mātēm vai kā. Kaut kādām vai vīrieši, kas saka, tas nav mans bērns, viņš ir spermas donors, piemēram. Tie pa tēviem grūti viņus nosaukt, ir nozīmās atbildība. Bet pēc uzbūs par mīlestību un jūtām baigi grūti runāt ar.
Mēs ar sievu atceros, ka mēs satikāmies, mēs esam davai šos vārdus, es tev mīlu, teiksim tā, ka vajag viņus teikt. Bet, teiksim tā, es tev cienu. Tu man esi man dārgu, tu man ļoti patīc, vai kaut kāds tāds vārds. Jo vārds mīlestība, viņš ir tā nonēsāts, ka vārds mīlestība, viņš vairs neko neizsaka otram cilvēkam. Labāk izsaka sinonīmos vārdu mīlestība, būs krietni patīkamāk, netiek pateikt, es tev mīlu, piemēram, es tev cienu ļoti. Es par tiem ļoti gribu rūpēties. Tāpat vārds mīlestība pateikt, tikai viņš ir ar konkrētu izteikumu izteikts, ar konkrētu darbību, ar konkrētu rīcību izteikts. Bet jūs esat teikuši, es tev mīlu šo 8 gadu laikā? Mēs esam teikuši pāris reizes, man liekas, mēs tā nemētājamies. Jā. Bet Mārijas sieva baigi labi pateica, viņam uzlika vienu lekciju, tur viens tāds skolotājs runāja, viņš runāja tur par tādu tēmu interesantu. Viņš ja cilvēks saka, es tev mīlu, tas nozīmē ko? Es gribu tev baudīt. Man tā sieva mums tā patīkās tā frāze. Ja saka, es tev mīlu, tātad es gribu tev baudīt. Es gribu ar tevim baudīt kopā kaut ko. Tāpēc mēs to vārus baigi bieži nesakam. Mēs to parādam dzīvē. Jo mīlēt ir darbības vārds. Tas nav tikai vārds. Mīlēt tā ir darbība. Un kas ir tās darbības, ar kurām tu, teiksim tā, mīli savu sievu, bet parādi to darbībām? Nesen ieliku vienu izteicienu, kur daudziem vīriešiem ļoti nepatikās. Es teicu, ka kruts vīrietis ļaus savai sievietei nestrādāt. Tas nozīmē, ka viņai nav jāmaksā rēķi, viņai nav jābūt to biznesa partnerim, kas maksā 50 par dzīvokli un kaut ko vēl. Nē, vīrietis uzņemās pilnīgu atbildību. Tā ir mīlestības valoda, ka tu uzņemies atbildības sievieti par sievieti fiziskā līmenī. Tas nozīmē, ka tu apmaksā visu rēķinus, tu nogādā pajumti, sagādā ēdienu, tu viss tas uz taviem pleciem viss ir. Tu rūpējies par viņu emocionālā līmenī, tas nozīmē, ka tu viņu spēj uzklausīt, ka tu viņu spēj sadzirdēt, ka tu spēj veltīt laiku emocionālai saiknei kaut kādai. Darīt to visu. Nākamais intelektuālā līmenī tu par sievieti parūpējies. Tas nozīmē, ka tu sievieti ir dod zināšanas kā piemērs, ka viņi skatās uz tevi, viņi spēj tev sekot. Viņi redz, šis vīrietis ir piemērs mans. Un nākamais ir garīgā līmenī. Sieviete jāzina, uz kuriem pats vīrietis virzās, kāds viņas dzīves mērķis. Tā ir atbildība un tā ir mīlestība. Un tas ir daudzies grūtāk nekā pateikt vārdu mīlestība. Kurš vīrietis ir pilnīgi gatavs uzņemties finansiālu atbildību par sievieti? Nosauc man pāris cilvēks. Tas ir ļoti grūti. Protams, ka tas ir ļoti grūti, bet tas jau vienmēr ir arī atkarīgs no cilvēka. Es ticu, ka tādi cilvēki ir. Es gribētu ticēt, ka es arī tāds varētu būt. Bet es nesaku šos vārdus, ka es tāds esmu, tāpēc, ka es šobrīd neesmu attiecībās, un līdz ar to man ir ļoti grūti par to tā, teikt. Ja? Bet, protams, ka es varbūt arī gribētu uz to tiekties, bet tajā pašā laikā jau sieviete arī var būt kā piemērs. Piemērs kam? Uz ko tiekties. Piemērs vīrietim. Viņu iedvesmo būt labākam. Jā, viennozīmīgi. Un tāpēc arī man sieva tāda noteikti ir. Man sieva ir krietni intelektuāli nekā es. Man sieva konkrēti mierīgāk, nosvērtāk nekā es. Tāpēc saka, viņa man labākā daļa. Un tas, ko parasti ar filmā saka, ka sieviete ir labākā daļa, es pilnīgi varu pateikt. Viss, kas ir dīvainais, noteikti mūsu bērnos nāk no manīm. Viss labais ir noteikti no viņas. Tāpēc, ka viņai tiešām ir fantastisks raksturs, un ka mans skolotājs mums salīja kopā, viņš arī pateica, viņa ir spēcīga. Un to es joprojām pasaku, viņa ir labākā mans daļa. Jā. Un tur viņa man iedvesmo kļūt labākam. Bet tas nenozīmē to, ka viņa saka tā, ka tev man ir jāved. Tev jābūt mērķim, bet ka sievietēm ir problēma iet uz mērķi, viņi iet uz veikalu pakaļ dillēm, viņi uzpērk pusveikalu, nopērk kleitu, mašīnu, nopērk un ko vēl. Ļoti grūti fokusēties mērķim ir. Vīrietis atkal iet uz mērķi, viņš pārpa galvām iet. Viņš pa pliks ar aiziet uz savu mērķi, viņam neinteresē. Viņš ir ļoti mērķtiecīgs. Protams, ir atsevišķi sievietes, bet mēs runājam kā sieviete, nevis kā sieviete ar pautiem. Daudziem vīriešiem jau arī nav pauta, un tad tas viss tagad, man liekas, mainās arī. Un ir sievietes, kas kļūst ar vienu neatkarīgāks un spēcīgāks, un ir vīrieši, kas savukārt kļūst ar vienu vājāki. Bet tā ir mūsdienu sabiedrība, tagad tāda ir, jo pie mums arī kā mums garīgais skotājs, viņš pateica šajā laikmetā īsti vīrieši nav, ko nozīmē vārds vīrietis. Vīrietis nozīmē tas, kas spēj kontrolēt savus jutekus un spēj kontrolēt savu prātu un spēj uzņemties atbildību. Nevis, ka viņam ir bijuši 3 laulības, kad viņam ir, bērni kaut kādi, ka viņš nespēja kontrolēt savu mēli, alkoholiķis, pīpmans, narkomāns, kas pa vīrieti ir. Tas vīrietis attiecībās, viņš nav vēl izaudzis attiecībām, bet vairums sievietes dzīvo ar tādiem lieliem bērniem, bārdēniem kopā. Un viņam liekas, ka tā ir norma, ka sieviete maksā rēķinas, ka viņas stībī maisiņas, ka viņas uzpild mašīnai degvielu, ka tas ir normāli. Nē, tas nav normāli, dārgās sievietes, tāpēc mums sievietēm, mums bērniem nav vairs mātes.
Ir tāds pufs fabrikāts no pusvīrieti, kas izskatās kā māte, jo mātei ir jāmīl bērns. Nevis kā viņi kaut jāaudzina, jāpārmet vai jārāda piemērs, ka viss varošā māte, tā nav māte. Māte ir vājuma iemies, viņa ir mīlestības iemiesojums. Randiņš ar Rūdi. Tu jau pats ar savulaik minēji, ka tu lietoji alkoholu. O, jā. Un ka tu atradies tādā atkarībā. Un tas gan bija tādā jau pusaudzis jaunības gadi. 14, 20, jā. Jā. Un kas izmainījās tajā brīdī? Kā tu nonāci pie tā, ka es vairs nedzeršu? Zini, kā tā, ka mazs bērns laik čurā biksēs un domā, ka tas ir normāli, un viņš laik pie tā pierod. Un kaut kādā mirklī to jāpieaug. Un es to vienkārši sauc par pieaugušu. Vienā mirklī tu vienkārši tev dzīvē jāizdara izvēle. Bet tu kārtējies, kad katrā ģimenē noteikti viens alkoholiķis ir. Tas ir klasika Latvijā, man liekas, pat vairāk tas ir tā kā jackpots. Bet tas ir šausmīgi. Un es vienkārši izvēlos, ka es negribu turpināt to, mans neinteresē. Kaut kas vairāk dzīvē, es piekdienas, sestdien domā, kā piedzerties, vai es nezinu, tagad cilvēkus, skatos, uz mājas, ko visur iet basketbolu fanot. Kurš viņam red, kurš skaidrā pat ir? Un saka, tā jāskatās, tā kaut kas jādara, es teiktu, pālī ir. Mums dzīve notiekās tā kāzas vai bēres, ap pālī. Viss rezultāts ir pāli, un es saku, vai es negribu būt. Man liekas, dzīvē kaut kas interesantāks ir. Un es čaumam atceros, ka es pateicu, ka es kaut ko tur praktizēt, kaut ko meklēt, es ļoti forši pateicu, es 7 gadus neko nelietošu. Viņus teica, jā, Uga, stāsti tur kaķiem šito te. Jā, pēc 7 gadiem viņš čoms un pazina, viņš, ka tu esi vienīgais, kas turēja savu vārdu. Jā, tur bija vēl pāris, kas Jā, viens izturē mēnesi, jā. Pārējiem vienkārši teica, ka esam nenormāls, un es teiktu, man pālīdz zvanu, un teica, Uga, davai beidz prom no klostera, nāc iedzersim šnabīt. Tu aizbrauc uz klosteri? Es aizbraucu uz klosteri, jo 7 gadus klosterī dzīvoju. Okay. Bet kā tu nonāc līdz tādam lēmumam? Zini, kā jau materiālā pasaulē tieši neko interesantāku nevar piedāvāt, un es sapratu, ka man būtu tā robeža. Es domāju, ka es nebūtu ņēmis normālu galu savā dzīvē. Es esmu maksimālis pa dzīvi. Es kaut ko daru, un man ļoti gribās kaut ko vērtīgu dzīvē izdarīt, nevis kaut kādu savu laiku patērēt, jo dzīve baigi īsā ir. Man ir 40. Jau. Un tā es mirklī atceros, ka man bija 20 gadi, es atceros, man bija draudzene, es atceros, man vecākais tur viens templīs saka, viņš saka, ko tālāk darīs? Es saku, jāiet uz klosterē. Es saku, draudzēm pametīs. Es saku, ko es viņai varu dot? Man nav ko viņai dot. Jo viņi man prasa kaut ko, es viņai nevaru iedot vīrieti, es nezinu, kas ir vīrietis. Es viņai nevaru iedot, kā viņi tos tēvu bērnu, bet kas pa tēvu esmu? Kas pa tēvu, tur alkohola atkarīgais, nezinu, kaut kāds dzīvē no sapratnes pa grāmatu līdz galam nevienam izlasīs. Ko es varu iedot bērniem un savai, tur, nezinu, tā laika draudzenei tur? Es vienkārši aizgāju uz klosteru. Tas nebija mudinājums kaut kāds, ka es biju atkarīgais narkomāns vai dzīves neveiksmnieks, vai man nebija kur iet. Tas bija vairāk tāds kliedziens milzīgs pēc palīdzības, jo tajā laikā ar armiju tika atcelts, man vajadzēja kaut kādu struktūru. Un es, principā, man dzīves labākie gadi bija klosterī. Ja tev vajadzēja struktūru, tad sanāk, ka tu biji tādā hausā visu laiku pa kalniem? Meklējumos. Tā, kad cilvēks ir meklējumos, viņam arī ir hausa diezgan liels. Es hausa tāds pa dzīvi, ka es nezinu, ko darīt. Es vienkārši kā gāju darbu, tur kaut ko dzīvoju, tur kaut ko tā, bet mērķis, saka, atceries tas viennieks tām nulēm priekšā. Man tas viennieks laik pietrūka. Un es viņu meklēju, izmisīgs meklēju viņu. Un klosteris, kur atrodas klosteris? Klosters ir tāds, kad viņš ir Barona 56, viens klosters. Tas ir Krišnīda mājā, kas ir, kur mēs trūcīgos ir barojam. Bet es biju misionārs ļoti daudz zaļo pasauli apkārt. Es biju vairākās vietās, kā galvenais klosterī, kā vadītājs, kā glābējs, tur visu kaut kas. Man bija kaut kāda vairāk amata, kas man bija, esmu tāds sabiedriska persona, man jau patīk cilvēkiem palīdzēt un iedzināties viņu dzīvēs un meklēt kaut kādu risinājumu. Bija tāds Krišnītas sociālais darbinieks mūsu vidē, kas braukāja un kārtoja kaut kādas sfēras kopā līmēja. Bet es Igaunijā templi vadīju, cik es biju 3 gadus tur. 3 mēnešus dzīvoju tur, 9 es sludināju, brauku apkārt pasauli. Es atkal iedomājos, ka tas ir kaut kur Himalajos. Indijā, kaut kur... Tas ir baigais mīts. Tas ir mīts, jā. Tāpēc, ko nozīmē mūks? Mūks nozīmē tas, ka tu seko savam skolotājiem, tu esi skolotāju uzraudzībā, tu ievēro celibātu, nozīmē nekādas seksuālās attiecības, un ko tu dari? Tu esi skolnieks statusā, tu esi skolnieks. Tu pats nedomā. Tev trenē. Jā. Tas ir mūks principā. Ok. Bet, īstenībā,
Nu, es nezinu, tur ir kaut kādai drosmei jābūt kaut kādai iekšējai un vispār kaut kādai pārliecībai, kāpēc es eju to darīt. 20, tas bija 20 gadi. 20 gados, jo tajā brīdī jau mēs lielākā daļa vispār nedomājam par kaut kādām vērtībām, vai ko es tur varu sniegt savai sievietei, vai ko es varu sniegt sev. Tā kā tu esi attiecībās, tev visi baigi forši, pieņemsim, jā, tev ir. Nezinu, jūs tur ejat uz randiņiem, jūs varbūt dzīvojat kopā, jums ir kaut kas kopīgs, tā, jums varbūt kaut ko plānojat, kaut ko nē, ķipa, tikko vidusskolu pabeiguši un viss, bet, es nezinu, es tiešām nevarētu iedomāties, ka es pieņemsim tagad skatoties uz sevi, ka tagad pēc vidusskolas pabeigšanas, ka tas varbūt arī bija līdzīgā situācijā, ka es varbūt arī kaut kur peldēju, un es varbūt joprojām peldēju, bet un tad es arī biju attiecībās un tā tālāk, un es nevarētu iedomāties, ka es tagad šauju uz klosteri un pilnībā, tā kā mainu dzīvi un atsekos no tik daudz kā, kārdinoši, kas ir šajā pasaulē pieejams. Es gribētu vairāk pateikt to, tā jābūt ir milzīgā izmisumā. Tā jābūt ir tādā bedrē, zini, kā cilvēks, kas tiek slīcināts. Tā kā cilvēki paliek zem ūdeni apakšā, viņš saka, uztver to kā joku. Es jau nezinu, kā joko noteikti. Vienam mirkli viņš saka, bāc, es slīkstu. Un tikai pēc tam viņš saka domāt, man ir jāizglābās. Un viņš visu savu uzmanību, kur velta, viņam viss pilnīgi fokusējās, man ir jāizglābās. Un tas ir stāvoklis, kad cilvēks pieņem radikāls lēmums dzīvē. Kamēr es domāju kaut ko papraktizēt, kamēr cilvēki nāk, es gribētu pamēģināt. Es saku, tas jau nestrādās, tāpēc, ka tev jābūt ir, kāpēc tu to dari. Piemēram, mentāli tu gribi būt vesels. Domā, ka cilvēks grib būt mentāli vesels. Viņš negrib būt. Viņam tā ir ērti dzīvot. Piemēram, sūdzieties, paskaties, kādi čīkstuļi, Facebooks pilns un Instagrams. Čīkstuļi sēž raudi Instagramā, tur stāsta savus bērns. Bet ko tu esi gatavs darīt? Da neko. Vienkārši uzmanību prasa. Pats grūtākais ir piecelties un sākt darīt, jo patiesākais izmisums sākās tad, kad tev ir bezizēja. Tev ir tāda bezizēja iekšā. Nevis tāds, ka tev nav kur dzīvot, tev nav ko ēst, bet tev iekšā ir tas mega sauciens, kas melnais caurums, ka tu nevar piebāzt ne ar seksu, ne ar alkoholu, ne ar narkotikām, ne ar kaut kādiem tusiņiem. Tu viņus nevar piebāzt ar mantām. Tas melnais caurums tev visu ir apēdis. Un tajā mirklī, kad tev ir tāda fokusācija, man vajag atrast ideju, tikai tajā laikā, tikai tajā mirklī, kad cilvēks sāk mainīt dzīvi. Pirms tam tas viss ir, es viņu saucu par šoviem. Jā. Tātad tu biji bezizējā. Jā. Es biju bezizēja iekšējā. Ārēji man viss bija kārtībā. Darbs, sievietes, augstskola, viss bija kārtībā. Iekšējais sauciens. Tu gribi tā nodzīvot dzīvi? Es teicu, nē. Mm-hmm. Tu arī esi diezgan, tā filozofija es arī saprotu, pie kā tu pieturies ir, ka šķirties nevar, vai ne? Protams, ka nevar. Un man uzreiz jautājumu, es saprotu, ka tā doma ir tāda, ka ir jāprecās, tas ir viens. Ka jūs nevarat būt kopā bez laulības, ir jābūt laulībai, un laulību šķirt nevar. Nodefinēsim, kas ir laulība. Jo laulība nav parakstīšanās un gredzenu uzvilkšana, ko es visu dzīvi sapņoju, ka man būs gredzenas pirksts. Mans nenormālākais kaifs. Tu esi bijis precējies? Kad tu apprecēsies, tu sapratīsi to kaifu tajā. Kad tu esi laiku ar gredzenu tā ripināt. Man sveitība tā, lai izdodas. Paldies. Bet laulība, ko nozīmē laulība, nenozīmē tas, ka tu apprecējies juridiski saraksties kopā. Laulība nozīmē tas, ka tu saki Dievu priekšā, es uzņemos par šo sievieti pilnīgu atbildību. Viņa ir manā atbildībā uz visu dzīvi. Lai arī kas notiksies, viņa ir manā atbildībā. Un laulība nozīmē tas, tiklīdz vīrietis pārguļ ar sievieti, vai pat vēl smalkāk veidā teikt, pieskarās viņai, viņš skaitās viņas vīrs. Un tas ir, Tas nav jāslēdz juridiski, vai kas tiklīdz vīrietis pārguļ ar sievietā, viņam sievu apsveic. Tu esi bijis precējies. Vienkārši neuzņēmies atbildību, bet galvens arī viss. Tālāk. Pēc šīs filozofijas, es esmu vairāk kārtīgi precēts. Tu iedomājies, un tas ir bēdīgi, jo vīrietim tas neko nesaka, bet mēs sievietē, kas sievieti atdod savu dārgāko, principā savu tikumību atdod vīrietim, notic viņam. Un visu viņš palieto un ņem nākamo, jo zaudētāja mēr ir sievieta attiecībās. Vienmēr. Ko vīrietis zaudē? Labi, bet te mēs varam parunāt. Ja tu mīli to sievieti? Te atkal es nonāku līdz tiem pašam jautājumam, kas ir mīlestība, bet es tomēr gribētu uzskatīt, ka emocionālā līmenī es esmu mīlējis. Es nezinu, vai es tur esmu domājis dziļāk par to, cik daudz es tur atbildu par sievieti, vai kā es uzņemos atbildību attiecībās, bet emocionāli es jūtu, ka man šis cilvēks ir svarīgs, un es nemaz nevaru iedomāties sev blakus kādu citu. Un tad mēs nonākam līdz tai situācijai,
kad mēs šķiramies. Ne manas iniciatīvas dēļ, ja, bet... Tev ir sāpes jūt. Protams, ka man Tevi ir sāpes. pameti izrādās. Protams, ka man ir sāpes. Kāpēc viņi pamet dārgā? tas viss jau ir pagātnē, protams. Tev ir jāmācās nošķirt, kas ir mīlestība, iemīlēšanās, pieķeršanās. Ir dažādas stadijas. Nē, protams, es jau Tāpēc, jo pārsvarā mūsdienās ļoti daudz vīriešu viņi attiecība atkarīgie. Viņi iet no attiecībām uz attiecībām, jo problēma viņi ir atrisinājuši ar māti, ko vajadzēja atrisināt. Viņi cenšas atrisināt problēmu ar sievieti attiecībās. Tāpēc par mīlestību runājot, jautājums, vai tu kādreiz esi saņēmis mīlestību? Noteikti. Ja tu esi saņēmis mīlestību, tad līdzīgi mīlestības izpausme tev būs attiecībās. Tāpēc jautājums, no ko tu esi saņēmis mīlestību? Tu esi saņēmis tikai mīlestību no mātes, bet no tēva. Tas nozīmē, ka tomēr no sievietes gaidīs kaut kādu mātišķu mīlestību. Tu nezini, kas tevišķi mīlestība, bet tu, piemēram, nesi redzējis, kā to tēvs izrāda. Piemēram, te daudz attiecībās vecāki šķīrušies. Tev vecāki kopā? Jā. Vai tu redzi, ne statistikā vismaz vecāki nav. Bet tiem, kam nav kopā, viņi jau mīlestību nevar saprast. Viņam pie mīlestība ļoti grūti saprotams, kad viņš jau nav saņēmis mīlestību, viņš saņems nepilnīgu mīlestību, ja vecāki bijuši šķirt, viņš nezina, kā tas ir. Tāpēc par mīlestību šodien runāt, es saku, viņš baigi grūtais topiks ir, jo to mīlestību, to patiešām, ko nozīmē mīlestība, tur Bībele apdzied, mīlestība nemīl krāpt, tur kaut ko vēl, mums ir baigi grūti pateikt. Jo tāpēc, ka mēs mūsdienās sabiedrību mēs audzina ar sirdi mīlēt, bet ar acīm, ar ausīm, ar smaržu, ar naudas smaku. Tāpēc tev bijusi patiesa mīlestība, bet viņi nevar beigties. Un viņi nevar īsti izšķirties, tāpēc man saka, viņa mani pamet, bet tu zini, ka pagalva viena nedeg. Nē, to es vispār nenolaidu. Jā, tāpēc kaut kā mīlestība, bet viņa ir ļoti interesanta. Tāpēc, ja man pasaka, ka tu esi patiesībā mīlējis, man viens klients atnāk, viņš saka, es ļoti mīlu savu sievu, bet es satiku viņu baigi foršo sievieti. Un man uzreiz tā netīrība parādās iekšā. Mīlestībā, zin kā tas tāds frāze ir, iet viens sievieti pa ceļu, viens vīrietis pieskan klāt, mīļā dārgā, jūs esat fantastiski sievieti, es jūs tā mīlu. Viņa saka, tev aiz muguras, man iet māsa, viņa 2 reizes skaistāka. Viņš kurā vietā? Jo, ja mīl, apkārt neskatās. Jā, noteikti. Bet nu es joprojām, zinu kā, tā mīlestības tēma, es piekrītu, ka viņa ir tāda, Te viņu vēl aizmuguriem mazliet stāv. Es jūtu elpo pakausī vēl tā mīlestība tev. Neteiksim jau, ka viņa man elpo, vienkārši šis ir tas, kam es esmu gājis cauri, un tas ir kaut ko nes. Tā kā katrs attiecības jau to kaut ko nes. Vienalga, vai tās ir īsāks vai garāks, tu kaut ko no tā iegūsti, un man nav, kā teikt, bail vai kauns par to runāt šajā brīdī, jo kaut kādas domas ir, un gan jau kāds ar mani klausās, un viņš arī domā tāpat, un viņam liekas, kāpēc Uģis saka, ka nevajag par mīlestību runāt, vai ka mīlestība ir tāds... Viņi vajag runāt, bet, zin kā, nevajag runāt, es mīlu, es nemīlu. Es saku, darbībā parādiet, runājiet citos vārdos, meklējiet, piemēram, izlasiet kaut kādu Graham grāmatu, kur kāds vārds bija, 5 mīlestības valodas. Izlasiet kaut ko, lai šo mīlestību savādāk izrādītu, jo problēma ir, ka cilvēki, viņi runā par mīlestību, bet viņi nemāk viņu parādīt, izteikt un runāt. Tur tā problēma, tāpēc, vai nomainam tu vārdu par kaut ko citu un runājam. Labi. Ok, par tām valodām. Tava valoda šajā gadījumā, mīlestības valoda. Par savu sievu? Jā. Man noteikti tas ir rūpes. Rūpes. Tas ir finansiāls rūpes, tas ir par māju rūpes, tas ir, ka es aprūpēs viņai viss būtu, lai viņi stārot, lai viņi būtu laimīgi. Jo es, piemēram, saprotu, ka tas ir būt bērniem līdz galam mīlestība tāda, kā māte nekad nevar iedot, bet es noteikti varu parūpēties par viņu māti, lai viņi būtu mīlēti, viņi to mīlestību varēs nodot bērniem, bet īpaši līdz 5 gadiem, 7. Māte nodot bērniem mīlestību, nevis tēvs, pēc tam tēvs nodot savu veidu savādāk mīlestību. Bet man ir jārūpējās, tas ir mans rūpes par sievu, tā ir man mīlestības valoda, kas ir mājās, kas ir blakus, kas ēd viņas ēdienu. Kad es nestaigāju apkārt pa pirtiem vai kaut kādiem tusiņiem, kad es esmu klātesošs vīrs viņai, ka viņa zina, kad es viņam varu pazvanīt, viņš manīm parūpēsies. Ka man nav jādomā, mašinā ir degviela vai nav. Man par to nav jādomā, man nav jādomā, cik elektrības rēķins. Man nav jādomā, jūs variet vānā vai nē. Tā ir mīlestības valoda, ko es mācos izrādīt. Es nezinu, ka man viņa pilnīgi, es viņu mācos izrādīt. Viena no. Ok, vēl? Vēl tas ir to, kad es viņai mācos būt piemērs. Es viņai mācos, lai viņi varētu mācīties, uzticēties man un sekot man. Kas nozīmē, ziniet, tāds teiciens, krieviski viņš labāk skan, bet latviskosam viņš ir vīrs un vārds. Ka man jābild ir par saviem vārdiem. Un tā ir man mīlestības valoda, kas nevar pateikt, jā, es iznesīšu musu, ar viņš 3 dienas stāv. Viņai lēnām trauciņš sāk plīst kopā uzticības. Tāpēc man viņai jāparāda ir šī, jo ka man var uzticēties kā vīrietim.
Jā. Kad es mirkļos nesalūstu, kad ir stresa situācija, ka viņi man var uzticēties. Nu, vīrs un vārds ar to varētu būt arī grūti. Nu, tas ir visgrūtākais vīrietim mūsdienu, jo piemēri maz. Paskaties, mums valsts vadītāji, kuriem būtu jābūt piemēriem ar policistu, nu, viņiem vīrs un vārds ir diezgan problemātisks savienojums. Tāpēc mums jau nav piemēri. Ja mēs kā puiši, mēs no bērnības, tur, nezinu, Džekiju Čanu līmējām pie sienas, nezinu, ko tu līmēji, man bija Švarcnegers kalendārs malā vēl, un visādi elki mums bija. Un mēs sekojam elkiem, tur man bija Kurts Kobeins, tur kaut kas vēl, bet viņi jau kādu piemēru bija dzīvē, nu diezgan bēdīgi. Un tāpēc es meklēju sev kaut kādu autoritāti līderi, kuram vārdi saskana darbiem, viņš ir piemērs. Un tas ir pats svarīgākais, ko vīrietim vajag atrast dzīvē. Autoritāte sev. Un kas ir tagad tava autoritāte? Mans garīgais skolotājs, man garīgie vadoņi. Viņš saucās, nezinu, modernā valodā saucās mentors vai coach, bet man ir arī guru. Bet guru man ir tā, viņš Āfrikā pārsā sludinā un tajā zonā. Bet man ir blakus mans, kas man dod norādījums. Un tu klausi šiem norādījumiem? Protams. Es savam prātam maz uzticos. Tu nevari, teiksim, čurāt bez viņa atļaujas var? Ne, čurāt, jā. Es domāju, teiksim, es nepiekrītu tam, ko tu saki. Es varu nepiekrīst, bet man viņš saka, kāpēc? Un es parasti saku, man nepatīk, viņš tā nav atbildes, nav pamatojums. Ja tu tev jāargumentē, un tas nav, ko viņš pasakā, bet jo man nepazīstot, man pieņemt lēmumus. Viņš nedod man padomu, man nepazīstot. Viņš man ļoti labi pazīst, viņš zina, ko es izdarīt vairāk, tāpat kā treneris sportā. Ja viņš tavs treneris, viņš zina, ka tu vari izdarīt vairāk, viņš vai vēlreiz uzspēr, un tu uzspēr, un tu pats esi laimīgs. Un tāpat arī tavs garīgais, nesaku mentors vai kočam patīk teikt aizgādnis. Tas, kas palīdz tev iet uz priekšu, garīgais tā kā vadītājs tavs. Un viņš vienmēr izspiež no maniem vairāk, ka es zinu, ka tu vari vairāk izdarīt. Tas ir tā ļoti interesanti, jo es domāju, ka daudziem varbūt, zin kā, to tavu reālo dzīvi ir ļoti grūti tā, iztēloties, jo, mēs katrs dzīvojam tādu, teiksim, parasto dzīvi, vai ne? Mēs visi darām, jā, un mums ikdienā, katram ir kaut kādas savas autoritātes. Es domāju, ka lielai daļai vispār nav nekāda autoritāšu, visticamāk. Televizors. Jā, televizors. Jā, kādam varbūt tur tēvs vai māte, jā, līdz noteiktam brīdim. Bet ja tu pats sevi esi autoritāte? Lai būtu pats sava autoritāte, nozīmē, ka tu dzīvē nekad nedrīkst kļūdīties. Jo ja tu vienreiz dzīvē kļūdies, vai tu vari uzticēties? Viena kļūda dzīves 99% ir uzticēties, vēl viena kļūda 98%. Un viņi krītās. Tāpēc, ka prāts ir tāda struktūra, un tu anatomiju mācies vai kaut kā prāts tiek veidots, viņam problēma ir tāds, tu nevar atrisināt prāta izdomātas problēmas ar prāta palīdzību. Piekritīs? Ja prāts to problēmu izdomā, tu nevar pats. Vienīgais, kas ir atrisinājis savu problēmas, ir Minhausens, kas izvilka sev pats no purvārā. Neviens cits gadījums nav bijis, kas izvilcis sev no purvārā. Vienmēr ir kāds palīdzējis. Piemēram, ka tev bija grūti, ka tu izšķiries. Tev kāds palīdzēja, tu meklēji palīdzību. Un varbūt arī podkāstu sāka veidot tā iemesla pēc, lai atrastu atbildes saviem jautājumiem un palīdzētu citiem. Ļoti iespējams. Jo tas ir, mēs paši nevaram tikt galā. Jā. Un uzticēties savam prātam, tas ir... Bet vai tavs garīgais aizgādnis arī nekļūdās? Vai tu redz, kas man patīk mūsu sistēmā, viņam arī skolotājs ir. Tas nozīmē tas, ka tā ir skolnieks skolotāja pēctecība, sanskritā sauc par ampara. Tas nav izdomāts zināšanas, un es vienmēr, ko mans skolotājs saka, es paņemu grāmatā, kur tas rakstīts ir. Un es ar pieeju pie citu un pajautāt, viņiem viedokli jāsakrīt ir. Es neesmu aita, es neesmu makls sekotājs. Man būtu grūti būt aitai, mans prāts neļaut, man patīk ļoti strukturalizēts viss un pamatots. Kāpēc tas jādara, kur tas rakstīts ir? Aspekti, mūsdienu zinātni, vispārējais, man patīk ļoti analītiski pieeja, kuram jautājumam dzīvē. Man sentimenti nepatīk, un arī sentimentāli cilvēki man ļoti nepatīk. To var just, jā. Man ir skarbi. Analizēsim, kā mums ir dodas domāšanas, vajag izmantot, nevis nodzert viņas, vajag noskatīties seriālos, bet vajag domāt. Jā, ne, par to, ka vajag domāt, protams, tur vispār nav. Pelēkās šūniņas, kā Erikls Poro teica, vajag pelēkās šūniņas kustināt. Noteikti, jā. Tāpēc arī ir mūsu šis podcasts, lai mēs pie šim pakustinām, padomājam vairāk, tā kā, no katra piemēra mēs kaut ko varam aizņemties un... Bet man joprojām tas jautājums par to, ka ja vīrietis ir apprecējies, tad tā situācija, ka mēs nevaram vairs šķirties pie kaut kādām grūtībām. Bet, ja tur īsti vairs nekā nav, tā kā nav? Jūs garīgi vairs nekas nesaist. Bet kāds zina, kas nesaist? Ļoti vienkārši. Ceļš te turpinās pie Dieva? Nē, ceļš turpinās. Tas ir viss? Tev. Bet tas arī viss ir. Bet...
Ja saprotu, ka mums attiecībās, kur ir problēma, kad vīrietis un sievietes satiekās, lielākā problēma ir, ka viņiem nav kritērijas, pēc kā viņi izvēlās viens otru. Viņi izvēlās pēc savu prātu. Atceries, ka mēs teicām, ka prātā ir nepilnības milzīgas. Prāts tev apčakarēs. Viņš teiks, kur ir īstā, paskaties, kas pa dibēn, viņš ir tik garīgs. Un paskaties tām krūtīm, viņas ir, man dvēseli radiniece, kur ir. Ideālas, saprot? Un mēs acīm uzticamies. Tas nozīmē, ka būs problēmas, jo dibens izmainīties, krūts izmainīsies. Viens saka, paskaties, viņa ir ideāla matu krāsa, arī tas izmainīsies. Un ja mēs uzticamies savam prātam, kuram liekas, ka tas to mirkli nemainās, ka tas ir ideāls, tā ir problēma. Tā ir problēma, tas, ka attiecības sākumā tev jāizvēlas ir pareizs partneris tikai tad, kad es pats nobriedis attiecībām. Tāpēc vīrietis pirms iet attiecībās, viņam jābūt, kur viņš dzīvot, viņam jābūt finansiāliem ienākumiem, viņam jābūt psihiski normāli, mentāli veselam. Nevis tāds, kad tu biji attiecībās pieduries, es pagājušajā nedēļā izšķīros. Kur meitene tāda puisis gribētu tikties? Normāls meitenes netiekās. Vīrietim jābūt brīvam vismaz gadu, lai viņš savu psihi sakārtot. Ja viņš nebūs gadu brīvs, viņš laiku runās piepriekšējo. Vai domās, kā, protams, skatīsies bildes, man iepriekšējā čīkstēs meitenēm. Zinu, bet daudz nāk uz konsultācijām un saka, es satiekos ar vīrieti, viņš man stāsta par bijušo sievas laiku. To es arī esmu dzirdējis. Tu ne tikai vīrieši, bet sievietes tādā. Tu zini, kāpēc tu lien attiecībās netraumē? Netraumē, neaizmirsīsies, tev jāizsāp, jāizraudas pilvenā, jāizcīnās ar to, jāiepazīst tās sāpēm. Es uzmanīju, ka tev ir sirds, ja tev sāp. Tu esi mīlējis, tu biji rūpējis tas, bet tam jāiziet cauri ir, un tikai tad var sāk veidot attiecības. Tu ieej ar nepareizu bāzi attiecībās iekšā, par kādām ilgstošām attiecībām runāt mēs varam. Nē, tur es pilnībā piekrītu. Tas, ka mēs nevaram sāk kaut ko jaunu, kamēr mēs neesam sadziedinājuši to veco. Tas ir pilnīgi pareizi. Tāpēc, ka mēs jau precamies divi veseli cilvēki, tāpēc viņiem laulības šķiršanās jautājums nepastāv tāds. Ja viņi ir veseli, viņi bija adekvāti, kā apprecējās. Okay. Viņam krāns vai, nezinu, vai acis vai kas, nebija ilūzija, vai sieviete ieraudzīja bemberu vīrietim, un viņš māk atraugājoties alfabētu noskaitīt, tas ir džeks vienkārši, džigits vienkārši. Nē, viņi piegāja ar saprātu. Tāpēc, kā viņi zināja, viņi ievāc par viņu informāciju, viņi gāja uz randiņiem, viņi nelec uzreiz gultā, viņi iepazinās. Un tāpēc tiem cilvēkiem, viņiem nav jautājums par šķiršanos, kāpēc, ka viņi jau zināja pirms tam nepilnības. Viņi redzēja nepilnību, piemēram, viņi redz nepilnību to, un viņi saka, es varēšu viņu sadzīvot. Vai es varēšu sadzīvot, ka viņš piekdienās sezināt, iet dzert uz pirtīm, pirtoties. Viņš saka, nē, un viņš reiz pasaka, nē, es viņu izmainīšu. Tad neko tu tur neizmainīsi. Viņš grib to mainīt, viņam pajautā, viņš grib to mainīt, vai tev liekas, ka tu viņu izmainīsi. Attiecība klasiskākā problēma. Mīlestības valodas viņa nesaskano, jo pats svarīgākais attiecību frāzē nevis ir izšķirties, bet iepazīties pareizi. Un tā kā pareizi iepazīstās, tad viņam nav laiks šķirties, kāpēc, pēc ka viņam ir mierīgi attiecībās. Okay. Kāds kritērijs, lai nešķirtos? Es saprotu, sākam ar iepazīšanos. Tāpēc, ko tu runā par šķiršanos? Šķirties ļoti viegli ir. Nē, šķirties ir ļoti viegli, es piekrītu. Bet daudz vienkārši, kas tā bāze, par ko mēs tad runājam. Bāze nav pareizi pateikt. Bāze nav, jā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo šķiršanās, mēs šķiršanos kā šķiršanos uzskatām. Jā, tas ir tas, ka mēs varbūt neredzam to, ka tas iespējams jau pašā saknē bija varbūt nepareizi. Jā. Bet jebkurā gadījumā šķiršanās, tas tāpatās ir sāpes, un arī šeit man ir bijuši daudz cilvēku, kas jūtas ļoti sāpināti, nespēja tikt pāri tieši tam šķiršanās faktam, iespējams jau ir meklējuši sev plāksterus un tā tālāk. Tāpēc šie stāsti viņi vienkārši ir, un tas attiecas gan uz attiecībām, gan arī uz mentālo mūsu veselību, un tāpēc es arī šeit gribēju šito jautājumu pacelt, un es pamanīju, ka tu par to arī esi runājis, bet jums jau attiecībās arī noteikti ir tādi momenti, kad ir kaut kāda krīzes posma tavās attiecībās ar sievu. Noteikti, ka viņi ir. Mums ir baigi interesanti. Mēs satikāmies tādā, cik man bija gada 30. Jūs esat 8 gadus kopā 32. Jā, 31. Kad mēs pirmreiz satikāmies, mēs bijām tādā nobriedušā stāvoklī, man liekas, ap divu. Jo mums, piemēram, pateikt, ka mums ir bijis strīds tāds vai krīze, es pateiktu, ka nav. Un tas nav tāds, kad es to, jo cenšos, mēs centāmies nesen analizēt, mums ir bijis tāds ļoti liels strīds tāds, un mums nav viņš bijis īsti. Mums nav bijis strīds, ka mēs esam izdomājuši, kad vai šķiramies, vai ko tādu frāzi teikt, nekad.
Un es tur nestīšu pie galda vai nespjaušu pār pa plecam, tas ir darbs. Nav, ko es neesmu mājiticīgs. Tu nepiesauc, nelēm, klausies, tā ir tava izvēle. Ja tu apzināti tev uz attiecībām, viss kārtībā. Bet mums nav bijusi tāda krīze, mums ir bijuši nesaskaņas, domstarpības, bet mēs par to runājam. Un mēs par to neklusējam, mēs neapvainojam, mēs neaizējam prom. Mēs par to runājam, mēs paceļam augšā, rekord hop, nevis paņemam noliekam vīnpudeli un piedzeramies vai aizbēgam prom. Nē, mēs risinām, es saku, sievai, ka to vajag pie draudzenēm aizbraukt parunāties, es aizbraukšu parunāties, tas ir normāli. Mums ir instrumenti, kad ir krīze, ka mēs jūtam, kad ir saspīlējums, ir bērni pa daudz, man darbs pa daudz, viņiem mājas pa daudz. Viņi saka, man vajag izrauties, es saku, cik stundām? Viņi fiks aizbrauc pie draudzēm, apbrauc laimīgi, pasaka, paldies, man tas bija vajadzīgs. Jo tas nebūtu, es būtu to sabļaus, jau ko stūbu pateikusi, saprot. Tas mirklis, kad jūt, kad ir karsts, jo īstā mīlestībā, kad tu jūt, ka blakus otram ir grūti, tu viņam palīdzi. Un nevienmēr palīdzība ir, ka tev jābūt blakus ir. Mūsu attiecību modelis, ka mēs saprotam, kad ir grūti otram, viņam vajag palaist pie draudzenēm aizbraukt. Aizbraukt, es nezinu, uz kaut kādu festivālu vai iziekot ārā, pastaigāties stundinies, tad sēdiet, davai runājamies, un tur rasborkas taisam, tur kurš vainīgs, cikos un kāpēc nepaskaties tā. Mēs šo modeli nepaņēmām, mēs baigi nekritam sirds, mēs padalāmies, kā mēs jūtamies, bet mums tādas krīzes baigās nav bijušas. Jo man es teiktu patīk tā frāze, ko pateicu, ko es izlasīju, nezinu, 10. klasē, kaut kādās, nezinu, 8. gadā sīrupā izlasīju, atceros, tad foršu rakstu bija tāds sīrups, laba mana, es atceros vēl. Un tur arī bija tāda slēga kaut kāda attiecība, psihologi, modernie runāja tur un viss kaut kas. Un tur bija forši vien pateicu, ka ir tāds mazs stāsts, ka viens reportieris iet pa ceļu un satiek kā vecs kundzīti un vīri sežam pie tur kaut kādas tur okeāna, tur jūras, upes, es nezinu, ko tur. Un viņam prasa, kā jūs tik ilgi esat kopā? Un tā tantiņa paskās, viņa pasaka, mūsu laikās māns salaboja nevis met ārā. Tāpēc es saku, nav ideāls attiecības, nav perfekti pāri, ir milzīgs darbs un iespēja salabot. Tāpēc man patīk vecais uzskats cilvēkos, šķirties nevajag. Un šķirties vajadzētu aizliegt. Tas būtu krūti. Un ja vīrietis ir apprecējies, viņš ir atradis kā citu, viņam visu mūžu jāuztur tā bijusī sieva. Visu mūžu. Labi, paliekam pie tā. Piedodiet. Jā. Nu, tu pats jau minēji, tu konsultē arī daudz pārus. Un es pieņemu, ka tā ir arī tā tava ikdiena un tā tālāk. Nu, labi, ko tu esi tādu pamanījis? Mēs jau šeit šo to ieskicējām, bet kas varētu būt tā lielākā problēma pāriem? Nu, es pieņemu, ka tu konsultē tieši arī Latvijā pārus, un kas tur redz ir tas lielākais klupšanas akmens. Modernā lielākā problēma, kas ir, es viņu aktualizējusies, pateicoties visam Covid šovam un visiem pāriem, kas bija, viņi ļoti aktualizējās, jo cilvēki izrādās nemāk sarunāties. Pāris nemāk sarunāties. Man viena no tādām lietām, ko es parasti, ka pāris ienāk iekšā, un es redzu, ka viņiem jau dzirkstās, jo laimīgi pāri 2 ir atnākuši pie maniem, kas nāk, ka viņiem ir labi. Pārsvarā viss nāk, kad ir dimbā. Neviens nenākais laimīgs dzīves. Un, kad viņi parasti atnāk kopā, es saku, davai apsēžties viens otram pretī, un davai nerunāsim, bet davai 2 minūtes viens otram acīs paskatāties, un jūs nevarat runāties. Ziniet, cik tas ir grūti? Viņi ir aizmirsuši paskatīties acīs. Viņi aizmirsuši vienkārši skatīties cilvēkam acīs, tā, ka mēs bijām iemīlējušies, un mēs to darījām kā mirkšķinājām actiņas, bet tajā mirklī, ka mēs esam rutīnā izdzīvošanas jautājumā, ka mums jāizdzīvo, jāpēd, jābaro bērni, visi jāizdara, mēs esam aizmirsuši apstāties atkal un paskatīties acīs un vienkārši parunāties. Un tas ir tik sāpīgi redzēt, ka pārvers nemāk sarunāties. Viņi nemāk izteikt vārdos to, ko viņi jūt. Pat sievietes nemāk. Viņa liekas, ka vīrietim jānolasers, domas. Viņi nemāk paskatīties acīs. Un tas ir tas pats bēdīgākais. Komunikācija pazudus un klātesamība paskatīties viens otram acīs, būt blakus, izslēgt telefonu, vienkārši apsieties blakus. Nevis randiņā iet uz kinoteātri, uz kārtējo prāta vātras koncertu vai kārtējo koncertu un kārtējo Instagram postu, kur vēl 10,000 bijuši, bet aiziet mežā, vienkārši apsēsties viens otram blakus, ja mēs ar sievu risinām attiecības un uztaisīt selfiju. Vienkārši apsēdies un paturiet viens otram roku, jo brīžam klusums var daudz ko vairāk pateikt nekā izrunāšanās. Tas tā pietrūks pāriem attiecībās, ka vienkārši viens otram var apsēties pretī un paskatīties acīs. Viņi parasti visi raud. Tajā brīdī, kad sāk skatīties. Ja. Tīpas sievietes ir man tā, bet runāt nedrīkst. Pēc 2 minūtēm varēs izrunāties. Viņi saka, es tev tā ienīstu, bet man tā pietrūk redzēt tos skaistās acis. Viņi visi parasti raud un vīrietis ar nēst. Viņš saka, es biju aizmirsis. Es biju aizskrējies. Es biju aizspēlējies hokeju, es biju aizdzēries, es biju darba hoismā iegājis. Piedod, kas neatrada savu laiku.
Tas ir pārsvarā, tur nekas tev pat vairs nav jādara. Viņi paši visu izdara. Vienkārši tev ir jābūt tam, kas iemāc cilvēkiem apstāties un paskaties, ka tev nekas nevar būt svarīgāks par attiecībām ar cilvēku, ko tu kopā pavadi laiku. Un jūs arī savās attiecībās, bieži tā noliekat visu malā un uz mežu ieskatīties viens otram acīs, vai es nezinu. Mums pagaidām mežs nav, mums vēl maz bērni, 3-gadnieks, mēs vēl tā nevaram aizšamo prom, bet mēs tādu mācāmies to darīt, bet aizšamo prom, bet mums patīk ļoti daudz runāties. Jā. Mēs ar sievu ļoti daudz runājamies. Man patīk viņu vērot, man patīk viņu skatīties. Man ir pat tāda mapīta telefonā iekšā tāda sieviņa. Tā kā es brīžam, man liekas, ka attiecībās ir grūti un cik, neizturam. Es paskatos brīžam tās bildes un pats kā es viņu tomēr mīlu. Jā, bet tas arī telefonā ir. Jā, bet tas telefons, kad viņi nav blakus. Kad es brīžam kaut kur aizbēdzis prom, vai es nezinu, aizgājis, kaut kur aizceļojis prom, vai kaut ko paskatos, man tāda mapīta, kad atkal sajalogojies, jo, ko es pats esmu pamanījis, man attiecībās palīdz atkal iemīlēties. Nevis mīlēt visu laiku, bet iemīlēt visu laiku. Iemīlēšanās tā ir dzirkstela. Iemīlēšanās tas ir tāds passions, tāda kaisla milzīga, dzīvība. Ja brīžam tā saucamā mīlestība, tās attiecības, viņi paliek tāds monotons, tāds, nezinu, darbība jau paliek vienāda. Kaut kādā mērā, jā, bet tas tiešām noteikti atkarīgs ir no pārējiem un arī no katra cilvēka šīs te vispār uztveres un spējas, jo te arī tas, kad runāt. Mēs bieži vien viens ir runāt attiecībās, bet iespējams, ka mēs jau pat vispār nemākam runāt kopumā. Nevis tikai ar savu partneri, bet mēs pat nemākam runāt ikdienā vienalga vai skolā, vai universitātē, vai darbā. Ja. Man liekas, ka tas tā velkās līdzi visā tajā attiecību ciklā, ar ko mēs atrodamies. Mēs šeit runājam pie forša atziņas, vai vispār mums šodienas cilvēkam ir izdevīgi, ka viņš runā, viņš vispār māca runāt. Lai runāt, no sākuma jādomā ir. Mūsdienās izglītības sistēma cilvēkam neļauj izdomāt un būt viņam pašam pēc mūsdienu izglītības sistēmu, kāpēc, piemēram, arī nevados pēc mūsdienu izglītības sistēmu, pēc visiem standartiem, es vairāk balstos uz veidisko filozofiju, pēc, kad mūsdienu izglītības sistēma māca kādam cilvēkam jābūt, nevis kas viņš ir. Un tāpēc viņš nevar neko pateikt, ka viņš nezina, kas viņš pats ir, viņš nevar atbildēt, viņam nav nekāda pozīcija, viņam nav apkārt filozofija, piemēram, palas senos grieķu darbus vai kaut pirms 20. gadsimta katram cilvēkam, viņam prasa pēc kādas filozofijas tu dzīvo, viņš var atbildēt. Piemēram, to pajautāt, Rūt, pēc kādas filozofijas dzīvo. Savas. Tas nozīmē nekādas. Jā. Kas patīk, to dara, saprot? Kādreiz cilvēkiem bija vērtība, kas tur bija stoiķis, es tur bija marksisms vai komunists vai kas, vienalga, kas viņš bija, bet viņam bija kaut kādas vērtības, ka tu varēji pateikt, pēc kā cilvēks vadās. Un tas nozīmē, ka cilvēks varēja kaut ko izteikt. Bet man varbūt bez filozofijas arī ir vērtības. Jā, bet tu jābūt pēc kādām vērtībām tu dzīvot. Tas nozīmē, jābūt kaut kur fokusēties, pateikt, kā to filozofu, tu pats saka manējā. Un es jau nevaru tiem diskutēt vai īsti runāt, tāpēc, ka es jau nezinu, kāda te viņi ir. Tu pasaki, es, piemēram, esmu kaut ko komunists. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas vērtības, kas ir līdzīgas tam visam komunistiem, pareizi? Un tu aptuveni var saprast, kāds tu esi. Nē, labi, bet es tev lēnām izstāstītu, kāds es esmu, kādas ir manas vērtības, gan jau, ka tu arī saprast, kāds es esmu. Varbūt es negribu būt piederīgs kaut kādai konkrētai filozofijai, bet tajā pašā laikā man patīk kaut kādas lietas. Bet tu zini, kur problēma būs? Problēma būs tāda, ka tu šodien pamodies neizgulējies un tu maini savu filozofiju. Tu atrodi sev izdevīgo, bet tu esi atradis kaut kādu rāmīti, pie ko tu pieturies. Saprot, rāmīti. Tas nozīmē, ka šis rāmītis pēc kādas filozofijas vai kaut kādas, nezinu, kustības vai kur tu virzies, viņš to palīdz augt. Tu, piemēram, balsties savu prātu, man, piemēram, šodien gribās iedzert, es esmu kristietis, dzeršu vīnu, rītdien es neēdīšu gaisu, būšu budists, trešdien es būšu tas, un to prāts apčakarēs, jo labāks advokāts pa prātu nav, tu ļoti labi zini. Nē, protams, bet... Tāpēc vajag rāmīt. Nē, rāmīt vajag, bet ja rāmīts ir mērķis dzīvē... Atkal prāts iejaucās iekšā, atceries, prāts ir labākais advokāts. Jā, bet... Tāpēc manam prātam, atceries, ka man 12, ka es biju 11. klasē, pirmoreiz satikt tāds filozofs, tāds nopietnas kungs. Viņš man ļoti labi pateica, ka, lai es tiem diskutētu, no savu, ka mums jānodefinē objekts, un tad jāpasaka, kādu skolu tu pārstāv. Rūds Malmeisters, Edgara Kauna, Lielvārds vidusskola. Jā, tu bet ko šī skola tev nes kāda filozofija līdzi? Piemēram, humanitārā franču licejas, tu valodas pārstāv. Mēs uzreiz varam runāt, piemēram, franciski vai ko. Ko šī skola pārstāv? Ko viņi dod īpašāk nekā pārējās? Kādu cilvēku tur nāk mācīties?
Topošie juristi. Jā, bet ja nozīmē, ka tur viss ir juristi, nozīmē, viņi likumus zina. Kārtot, nozīmē, ka viņiem visiem vecāki arī juristi noteikti ir. Vai kaut kādas iemaņas ir. Redziet, tas nozīmē, ka tev jau skola ir ar jurisprudenci kaut kādu. Sakars, nozīmē, matemātika padziļināts, politiku jūs mācāties vai kaut ko vēl saprotiet. Piemēram, dabas zinātņu skolotājs tu atnāk, tur apmatnācības fiziskos, viņam arī novirz, to viņam par to tēmu var runāt. Pie maniem atnāk, viņš saka, es tev gribu parunāt, es saku, pa ko runāties? Viņš saka, par dzīvi, es saku, konkrētāk, to ir pa ko? Jo par dzīvi mēs runāt visu laiku, bet konkrēti pa ko? Tu saki, es gribu par mīlestību runāt, par prātu runāt. Un saku, tad to lauciņu man ir jārunā. Ja es varu aizrunāties par jebko, un es gribu runāt par konkrētu topiku, kur attīstam tēmu. Jā, bet tu jau vari attīstīt tēmu, manuprāt, arī bez konkrētas filozofijas. Baigi grūti, jo, zin kā, mums ir prātam tāds, ka mums tā funkcija pēc veidās ļoti smalki, kāpēc, ka prātam patīk būt tik mazai prostitūtei, kur vieglāk, jo prāts izvēlās baudas, zin kā prāts strādā, viņš vienmēr izvēlās vieglāko ceļu, varbūt es pamanīju. Un tur tā problēma, piemēram, tā kā viena sieviete saka, viņa saka skolotājiem, skolotāja, Dievs ar maniem runā. Viņš saka, ko te tev Dievs saka? Viņš saka, man 5 no rīta skan modinātājs, no rīta man Dievs saka, gul tālāk. Tas ir Dievs? Saprot, prāts vienmēr mums attaisnos mūsu kaut kādu rīcību, un ja tev ir kāda struktūra, piemēram, treniņš, tev treneris ir, viņš saka, vai celies, viņš saka, bet es negribu, man tur kājas sāp, un visu, viņš saka, celies, un tu aizēji paskrien, un tu saki, jā, tas bija krūti, no pain, no gain, tur kaut kādas visu šīs frāzes nāk ārā, saprot, un tu saprot, kad vajadzīgs ir kaut kāda struktūra, un ja tā struktūra tev nav, tāpat arī filozofi viņa aizpeld prom kaut kur. Nē, es vienkārši uzskatu, man šķiet, ka to struktūru tu vari dabūt arī pats. Man ir tā iekšējā pārliecība, ka tev varbūt nav vienmēr jāsako kaut kam. Ka tu vari dabūt to struktūru arī tādā veidā caur to disciplīnu, un ja tu to spēj izdarīt, tad iespējams, ka viss ir ok. Es zinu, ka nav tik daudz cilvēku, bet man šķiet, ka es šobrīd esmu uz tā ceļa. Super, es apsveicu. Un varbūt man izdosies to pierādīt. Es nezinu, jā. Pēc 7 gadiem tiksimies, būs 7 gadus vienu un to pašu lietu darīs, vienu un tajā pašā laikā cēlies, vienu un to pašu visu dzīvē darīs, es to noticēšu. Labi. Jo pagaidām es vēl neesmu tāds saticis, kas pats sev struktūru uztaisīs, neņemot nekādas papildus zināšanas. Labi. Bet tu jau vari zināšanas smelties. Lasot, bet es jau vienkārši par to... Tu paņem to, kas tev patīk no visurienes, jā? Forši. Kā to sauc? Bet tu jau no tās visurienes iegūst varbūt to zelta vidusceļu. Bet pirmais, tev patīk zaļa ģitāra, tu paņem zaļa ģitāru, ka tu mācies spēlēt viņu? Bet tev patīk zaļa ģitāra? Nē, es vispār, ja man patīk zaļa ģitāra, es vienkārši pateiktu, man patīk zaļa ģitāra, bet es viņu nepirktu. Jā, bet tu man saki, es nopirkšu zaļa ģitāru, nopirkšu zilu mašīnu, man viņa patīk. Bet, lai viņā iemācītos braukt, tu ir pamatīgām, tāpat jāiet autoskolā izrādās ir. Jāmācās, jāiet, jāmaksā par to. Un es to negribu, cik neviens negrib, visi saka, es jau māku braukt. Jā. Tā nav disciplīna. Nē, visi saka, es tā nesaku, es saku. Tā ir struktūra, tas ir dabas, bet tas ir normāli. Kaut man bija 20 gadi. Es biju tāds rebels, kad es visiem pakaļā kodu, kas man nepatīkās un es pats zinu. Tāpēc dzīvē ej uz priekšu, audz. Es vienmēr visiem saku, ejiet, dariet, ņemieties. Es vienkārši saku, ka es pastāstu, kādas es strupceļiem saskāros pats savā dzīvē. Domājot, ka es arī pats zinu. Es jums visiem pierādīšu. Es būšu. Bet tas jau nav slikti. Kaut kādā ziņā. Ego veselīgs. Pie tā arī paliekam. Paldies, Uģi, ka pievienojies šim mūsu projektam. Mēs esam atgriezušies, un es ceru, ka mēs turpmāk arī jūs iepriecināsim ar interesantiem viesiem, ar interesantām sarunām. Un, tā kā droši piesakojiet Randiņš ar Rūdi Spotify, Apple Podcasts, YouTube, piesakojiet arī man Instagramā, piesakojiet TikTokā, piesakojiet Uģim. Uģis tur arī noteikti ik pa laikam iemetīs kādu gudru domu. Tā kā, ja varbūt kāds padoms, ko gribat pajautāt, Uģis jau neatsaka padomu, ne? Uģis mīl dot padomus. Uģis mīl, jā. Uģim patīk daudz runāt, tāpēc sekojiet Rūdim. Varat atrast Uģu uz ielas noteikti. Jā, uz ielas man noteikti satiek runājoties manim uz ielas. Jā, tieši tā. Paldies tev. Vislabāk. Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēma ir tuva arī tev, un tu vēlies manā podkāstā izstāstīt arī savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.